Sveiciens visiem! Šodien mūsu tēmā ir trīs pamatkrāsas, un ar tām mēs gleznosim Henrija Matīsa gleznu, kaķis ar sarkaniem zivtiņiem. Ja, un Henrija Matīs, viņš bija mākslinieks no Francijas, ja, kur viņš dzīvoja, teiksim, jau 20. gadsimta, ja, sākuma vidus, kad viņš aktīvi darbojas. Un viņa doma bija tāda, ka viņš vienkāršoja formas, tāpēc šeit mēs arī varam redzēt, ka galds ir diezgan tāds plakāns un augļi arī diezgan tādi, nav viņam tas gaismas un ēnas, lai parādītu formas. Jo viņam galvenais bija krāsa. Un viņš gleznoja vienmēr tik spilgti, jo viņš gribēja, lai viņas gleznas nes tādu prieku. Un pat bija tāds stāsts, ka Henrijam Matīsam bija draugs. Un draugs saslība. Un tad Henrijs Matīs, viņš ap gultu, kur gulēja tas draugs, viņš uzkara visas dažādas savas gleznas. Jo tā viņš gribēja, lai tas gleznas viņam bija ļoti dzīvespriecīgas un košas, lai tas palīdz viņam izveseļoties. Ja? Super, tāpēc šodien mēs mēģināsim arī uzgleznot tikpat koši un eksperimentēsim, kā gleznot tikai ar 3 krāsām, jo patiesībā ar tiem arī jāpietiek. Ja? Mēs patiesībā varam iet veikalam, pirkt tikai šīs 3 krāsas. Rekur, ja? Vidus celtens, zils un sarkans, 3 pamatkrāsas, un ar tiem jau dabūt var visu to aplī var dabūt. Super. Tad, kā parasti mēs sāksim ar zīmuli, ja, un tad jau gleznos. Piemēram, šajā gleznā mums ir ļoti daudz viskaut kas. Ja, ar ko tad sākt? Tad mēs vienmēr mēs mēģinām vienkāršot. Ja, mēs tagad mēģinām atrast kaut kādas lielākas formas, kaut kādas galvenas līnijas, kas mums palīdzēs soli pa solim visu uzbūvēt. Skatāmies, piemēram, šeit ir galds. Ja? Tad mēs sāksim ar galdu. Un ko mēs darām? Mēs skatāmies tā, cik vietas viņš aizņem uz lapas. Ja? Re, kur, piemēram, ir, viņu var pat izmērīt, gandrīz pusi, ja? Nedaudz mazāk. Tad es sev šeit varu atzīmēt. Aha, galds kaut kur no šejienes. Un skatos, līdz pat lapam beigās, ja? Šeit. Ja? Šeit es tev atzīmēju. Un tad man jau vieglāk taisīt arī to apli. Ja? Vispār arī tāds triks, ka taisīt apļus vai ovālus. Mēs atzīmējam šos sānu līnijas, ja? Cik viņš būs mums plāts, cik garš. Un tad man jau daudz vieglāk to apli zīmēt, kad man vajag tikai to ceturdaļu savienot. Un diezgan liels tas galds mums ir. Ja, un šeit arī nav tik svarīgi, ka viņš ir ideāls aplīs vai ideāls ovāls, ja, jo Henrijam Matīsam tas formas, ja, bija tas sekundārais, galvenais ir tā krāsa. Un šitam aplim uzreiz ieliksim šeit vienu tādu dubultu līniju tikai lejā. Tas būs it kā galda tas biezums. Tad tā kā es atkārtošu, ja, es atkārtoju to līniju, kas ir lejā. Un kopumā jums jāatceras, ka vienmēr, kad jūs kaut ko zīmējat, tas biezumiņš vienmēr ir ļoti svarīgs. Ja? Mēs mēģinām vienmēr to uztaisīt. Super! Meklējam kaut kādu citu lielāku formu. Ja? Nu, laikam tas akvārijas ar zivtiņam ir tā nākamā loģiskā forma, ko varam darīt. Un arī skatāmies tikai uz viņu kā ģeometriju. Tā, šeit ir tādas, ja, līnijas, taisnas līnijas.
šeit leja, un augšā atkal mums būs ovāls. Super. Taisnas līnijas es skatos, viņas iet nedaudz pāri galdām. Ja? Es visu skatos tā kā vienkārši ģeometriju. Super. Šeit nedaudz pāri galdām, un leja arī kaut kur. Šeit leja pietik vietas. Un es sev uztaisu divas taisnas līnijas. Leja arī savienoju ar tādu jau Viņš ir ovāls, patiesībā var uzzīmēt pilno ovālu, lai jau mums patiesībā tur arī ir tā aizmugurē līnija. Kad mēs zīmējam glāzes, vāzes vai kaut kas jātaus caurspīdīgs, vienmēr šita līnija, kas priekšā, droši viņu vienmēr var tādu tumšāku, biezāku zīmēt, ja? Un to aizmugurēju tā plānāk, tad uzreiz būs tā sajūta, ka tas tur dziļumā, ja? Tas ir tā kā aizmugure un tas ir priekšplāns. Super. Nu ko, vēl viens ovāls. Šodien mums baigais treniņš ar ovāliem. Ja, un tagad skatos šeit, viņš pat nāk ārā nedaudz, ja, no tām vertikālam līnijām. Un atkal es varu atzīmēt sev, kur viņš man sāksies, kur viņš man beigsies, kur būs tas māliņas, ja. To man tā kā vieglāk izdomāt, un tad jau var savienot. Ja, un šitam arī būs tāda dubulta līnija. Šeit var arī nedaudz, piemēram, kaut ko padarīt, to galdas līniju, piemēram, jau traucē. Viņa patiesībā tur būs redzama, bet tagad. Ja tu biezumiņu, piemēram, šeit es varu darīt tā. Šeit es viņu pievienoju no lejas, un tur augšā es viņu pievienoju šeit tā kā no iekšpuses. Un tad man sanāks šeit, saunus man sanāks tā pārējā, ja, ka tas pusaplis viņš tā kā griežas, un tad šeit es viņu redzu, griežamies šeit, un pēc tam tur no iekšpuses jau ārā. Ja. Super. Labs. Agnes ir gatava. Nu ko, pēdējais ovāls. Šeit, kur mums ir ūdens. Ja? Tad vienkārši atkal ovāls šeit iekšā. Ja? Kas mums rādīs, kas ūdens. Un atkal mēs varam to pirmo, kas tuvāk nedaudz tā tumšāk, to aizmugurējo. Nedaudz. Super. Forši. Nu ko, ejam tālāk. Mūsu galvenais šeit varonis ir kacis. Un atkal mēs tagad skatāmies uz to kaci tikai kā kaut kādas ģeometriskas formas un līnijas. Skatāmies, šeit, kur viņa mugura, es teiktu, tā ir tāda viena no galvenām līnijām. Tad mēs skatāmies, visa galva patiesībā ir šeit iekšā. Ja? Viņš ir tā kā tā stāv, un viņš tur mēģina dabūt tās zivtiņas, tāpēc tas man palīdz, ja? Ka es to saprotu, tad to uzzīmēt. Un tad vēl es skatos tā, šeit kāja stāv uz galda. Tas arī var man palīdzēt tā kā visu tā kā sakartot. Tad mēs varam patiesībā sākt varbūt ar šo kāju, un tad mums būs vieglāk savienot, ja, to muguru. Skatāmies, kur tā kāja sākas. Nedaudz kaut kur augstāk nekā akvārijā beigas. Super. Es šeit sev varu uztaisīt ceptiņu. Cepu un vienkārši ejam taisna līnija uz augšu. Skatāmies, ja, tad cepam ies šeit pāri, tā kā iekšā. Super. Ja, uztaisam. Tādu ķepiņu. Ja. Droši var kaut ko, piemēram,
šeit galda līnija nedaudz patīrīt. Ja, tad gara mūsu akvāriju ies viena cepa. Un tagad mūsu liela muguras līnija. Skatāmies, aha, šeit no akvārija malas. Ja, es vienmēr mēģinu atrast kaut ko, kas man šeit jau ir uzzīmēts un kas man palīdzēs. Ja. Un tagad es eju šeit. Es varu pat tā kā dubultais eju, nedaudz no šitas malas, nedaudz no šitas. Ja. Un tad kaut kur augšā šeit man jāsavienojas. Ja. Par asti tagad neuztraucamies. Mēs to noteikti pievienosim. Bet šeit man tāds liels muguras. Nu, šodien mums vajagais treniņš ar apļiem. Un tas ir labi. Ja, jo īsts mākslinieks, viņš var ar vienu tā kā līniju uzzīmēt foršu apli. Super. Kas mums palika? Galva, ķepa, asti. Uztaisam varbūt otru ķepu. Tātad. Šeit leja, mēs šeit varam uzreiz tad ejam iekšā akvārijā jau līdz ūdenim. Mēs pat varam redzēt, ka šeit viņš pat nedaudz jau tā ķepa tikusi, līdz kur mums ūdens. Un šeit mēs ejam ārā. Un šeit atkal var tas līnijas, kas jau liekas. Jā, tad piemēram aizmugurējā akvarela līnijā un tas aizmugurējā, kur ūdens. Jā, bet citas otrādi ne. Jā, ķepa būs iekšā. Super. Jā, super, gatava, Agnese. Nu, ko uztaisam galvu. Un šeit patiesībā tas ir liela meistarība, kad ar tikai nedaudz līnijas, bet mums ir tā sajūta, ka ir galva, ausis, ka viņš pats, jā, tas skatiens viņš ir lejā. Nu, es mēģināsim. Tad šeit patiesībā ir tāds aplis. Jā, tad mēs skatāmies, aha, kur viņš šeit būs lejā. Jā, un sākumā varam tā kā gandrīz kā apli zīmēt. Tad uztaisīsim labāk tos, kur mums tur deguns. Ja? Skatus diezgan tāds. Plis. Tātad ir 2-3 stūriši. Viens nāk šeit, tā kā ārā. Un šitai skatāmies, viņš ir tā nedaudz iekšā tajā aplī. Ja? Tas arī svarīgi, jo tad mums rādas tā sajūta, kā tā galva ir pagriezta. Tas arī ir ļoti svarīgi arī šeit. Tas divas līnijas, kur mums liksim, ir kā acis, arī svarīgi ielikt šeit tieši lejā. Ja? Jo tā notikas, kad viņš tas skatās uz leju, tad mēs redzam daudz tas galvais aizmugurējo pusi. Ja. Un tad šeit nedaudz tāds neliels pauguriņš. Tas ir deguns. Un viss, jā. Mēs šeit izmantojam, jā, Henri Matīsa gleznu, tāpēc mums jau viegli. Viņš tā kā mūsu vieta jau visu ir izdomājis. Bet pašiem, jā, jūs varat eksperimentēt, nav tik viegli. Tikai ar dažām, jā, 3-4 līnijām parādīt jau to sajūtu. Ja, nu ko, palika aste. Asti taisam arī tādu diezgan drošu, foršu uz augšu. Ja, skatāmies arī, cik vietas mums tur palika. Un šeit arī tad interesantas tas vertikālas līnijas, kuru mums ir loks. Es arī pastāstīšu, ka tas nav vienkārši, piemēram, kāpēc mākslinieks izvietoja to logu tieši tur.
Mums vienmēr jādomā par to, ka visas kaut kādas, ja tad tādas līnijas, kas šķērso mūsu gleznu, piemēram, šeit vertikāla līnija no loga, ja, šeit horizontāla. Ļoti bieži ir kaut kādas diagonāles gleznās. Visas līnijas, ka kaut kā šķērso, vienmēr jānovieto kaut kur, lai tā līnija iet uz kaut ko svarīgu. Ja, piemēram, šeit tā līnija iet uz to ķepu, šeit arī, ja. Ja, piemēram, logs būtu vienkārši kaut kur šeit malā, ja, un tā līnija iet uz šeit kaut kur gar galdu, tad tas nebūtu tā kā tā forša kompozīcija, ja. Tāpēc šeit mēs arī šo to logu diezgan viegli mums uzzīmēt, ja, mums šeit ir tāds rāmis, ja. Šeit arī mēs skatāmies, aha, šeit leja, kur akvārijas galds. Jā, bet jūs arī, kad skatīsies kaut kādas citas gleznas, un cita glezna jūs redzēsiet, aha, ir kaut kāda tur tāda diagonāle vai arī līnija. Un vienmēr jāskatās, ko viņa šķērso, uz ko viņa rāda, jo tas ir tāds, ka, ja, tāds mākslinieka triks, jo viņš virzās skatienu, ja. Tas cilvēks skatās, viņš gribot, negribot seko tai līnijai. Super, uztaisīsim vēl varbūt šeit vēl. Ir kaut kāds papildus te vai no rāvis, vai kaut kas tur uz sienas varbūt bija. Šeit viena dubulta līnija šeit. Un šeit es visu laiku domāju, ka šeit ir tāds paslēpts burts H, ka laikam vienkārši mūsu mākslinieks ir paslēpis šeit savu vārdu. Un tā man vismaz likas, tas nav, neesmu par to pārliecināta, bet viss jau var būt. Nu tad, protams, arī ātri uztaisam augļus, zivtiņas. Šeit mums vēl ir kājas, šeit varbūt nav tik. Ja, šeit ļoti nedaudz arī, bet būtiski, lai tas gals mums nekarājas gaisa. Ja, un tas kājas arī, šeit jau viņš vispār neseko nekādiem perspektīvas likumiem. Uztaisa tādas šeit 3 kājas. Ja, tā kā viņam liekas. Bet galvenais ir sajūta, kas galds stāv. Super, uztaisam augļus. Nu, pēc tas prakses, kas mums šodien bija ar visiem apliem, tas noteikti būs jau viegli. Ja. Un vispār katra mākslinieka, kas sāk savu māksliniecisko ceļu, vissvarīgākais ir jātrenējas zīmēt apļus, elipsus, ja, un kvadrātus. Kvadrāts attiecīgi ir tā kā kups. Jo no šīm formām sastāv viss, kas mums ir apkārt. Tad viss apkārt tu vari tā kā sadalīt to uz tam vienkāršiem formām. Ja? Un tāpēc arī tie, kas studē akadēmijā, pavada ļoti ilgu laiku, gleznojot tieši apļus, ja, tas sfēras. Super, palika zivtiņi, un tad jau ķersimies pie krāsam. Tātad viena zivtiņa šeit mums ir tikai tur, kur tas akvaļa dibens, ja, viņa šeit jau. Ja, un atkal skatāmies, viņš šeit ļoti interesanti parādījies tā, nedaudz tas līnijas, tā kā 2 līnijas tā kā stipras, un šeit pēc tam iet tas aizmugurē augšā tā tievāk, arī interesanti, ja, tās. Tā, un šeit viena zivtiņa arī. Ja, viņš šeit ļoti daudz izmanto arī konturu, kas arī, protams, tāds, kā teikt, cita stila nekā klasiskā māksla, ja, jo klasiskā realistiskā māksla, tas konturs īpaši tur nav. Bet šeit Henri Matīs izmanto, ja, izskatās tad jau vairāk nedaudz kā tā kā vai nu komiks vai, nu, forši. Ja, visas tas pārējais līderis, kas šeit mums ir fonā, kas mums ir logā. Nu, es teiktu, varbūt logā mēs varam to uzzīmēt to līniju, kur mums būs te
nedaudz skats aiz loga kaut kāds mums pļāvā, kaut kāds oranžais pauguriņš. Šī divas līnijas. Bet visas tas sīkas lietiņas mēs jau varam taisīt ar uzreiz rotiņu. Ja? Super! Ja, nu diezgan labi, ātri sanāca zīmējums. Super! Ko? Tagad ņemam tikai 3 krāsas un eksperimentēsim, vai ir taisnība. Skolotājs saka, ka var uzzīmēt tikai 3 krāsām. Vai tomēr ne. Un visas 3 mēs varam likt uz mūsu paletes. Sarkanu. Un kopumā katram māksliniekam, arī kas sāk savu mākslinieka ceļu, patiesībā ir ieteicams zīmēt ar mazāko krāsu skaitu. Ja? Dažreiz ir tā, mēs aizgājam, nopirkam kaut kādu lielu oršu tādu kasti, un tur ir daudz krāsu. Bet sākumā tas patiesībā tā kā padara darbu grūtāk, jo krāsu ir daudz, un mēs sākam tos visus kopā maisīt, un dažreiz tad tur var viegli pazaudēties. Ja? Jo mazāk to krāsu, jo sākumā ir vieglāk, un tad mēs mācāmies tos maisīt kopā. Tas arī ir svarīgi. Ja? Tātad, krāsas ir. Otrais mums ir otras izvēle. Ja? Otras mēs izvēlamies pēc izmēra un atkarība, ko es plānoju pleznot. Ja? Tad, lai vienkārši man ir ērti. Ja? Piemēram, skatīšu, piemēram, kāds man būtu vieglāk ar šito. Ja? Šeit, kur augļi zīltiņi jau nedaudz tā kā mazāka. Ja? Tur, kur, piemēram, man būtu fons, jau droši var ņemt kaut kādu lielāku. Ja? Tāpēc vienkārši tā, kā jums ir ērti kaut ko krāsot, tāds ir tas otiņas izmērs. Ja? Un šeit ir tādas plakanas, ja? Un, kad es strādāju ar guāšu vai akrīlu, man vairāk patīk plakanas. Un, piemēram, tas otiņas, kas ir tādas, ja, ar nosinātu galu, šitas der vairāk, piemēram, akvarēļu. Ja? Kad ir akvarēles, tad... Koši. Un tad ar ko sākt atkal? Šeit tik daudz tāds košs darbs. Ar ko mēs sāksim? Es vienmēr piedāvāju sākt ar gaišam krāsam, jo tad darbs paliks tirāks. Gaišais vienmēr tad ir dzeltens. Ja? Tad ņemam šeit parasti tikai dzeltenu krāsu un sāksim ar mūsu kaķi. Mums tur vēl ir augļi. Un ko mēs šeit varam arī taisīt citādāk? Mēs šeit varam izmantot arī ūdens daudzumu. Tad, piemēram, es šeit sāku krāsot savu kaķi. Ja? Viņam šeit ir arī kaut kādas jau oranžas arī līnijas. Tas mēs arī uztaisīsim jau mūsu pirmais, ja, nedaudz samaisīt dzeltenu ar sarkanu, vai mums ir oranži. Ar mums būs kaut kādas intereses. Bet es tagad vienmēr tikai krāsoju savu kaķi. Un ko es gribu teikt par ūdeni? Ka arī ar ūdens daudzumu es varu parādīt kaut kādas, ja, atšķirības. Tāda ziņa, ka ja man ir vairāk ūdens, tad man tā krāsa būs vairāk caurspīdīga. Viņa būs tāda gaišāka. Piemēram, šeit, kur man ir cepa,
Varu droši šeit. Ja, piemēram, šeit cepā man ir ūdeni, es viņu varu šeit nedaudz tā gaišāk. Ja? Ja? Šitu arī māksliniekam jāprot. Kad es lieku tādu biezāku krāsu slāni, un kad es lieku tādu vairāk caurspīdīgu. Ja? Piemēram, kad es taisu kaut kādu fona bieži mēs liekam caurspīdīgu krāsu, lai viņa ir vairāk tāda viegla, netraucējoša. Ja? Jo mums glezna nevar būt viss vienādi galvenais. Tad mums jāuztaisa kaut ko mazāk košāku un kaut ko otrādāk pievienot vēl. Ja? Super. Mūsu kāds tagad vienkārši dzeltens. Super. Un atstājam arī kāds nedaudz atpusties. Jā, tad viņam uztaisīsim, šeit mēs redzam, mums ir nedaudz oranžas, tādas tā kā ēnas, un arī pat ir nedaudz zaļas. Ja? Kamēr viņš atpūšas, aizējam, uztaisam, piemēram, augļus. Ja? Skatāmies, kas mums te vēl ir dzeltens. Tā kā mēs jau strādājam ar dzeltenu krāsu. Ja? Tā, un šeit labi, viens auglis šeit ir dzeltens, un pārējie ir jau vairāk tādi kā oranžīgi. Un šeit nāk tas, ja, pirmais mūsu maisījums, bet šeit svarīgi atcerēties tas proporcijas. Ja, katrai krāsai nedaudz savādāk. Ja, nav tā, ka vienmēr pusi uz pusi. Sarkanu vienmēr jāņem mazāk. Mēģinam šeit, tā kā man vienkārši tā uz otiņas gala nedaudz tāds sarkans. Un jūs uzreiz redzēsiet, cik ātri tas uztaisās oranžais. Ja? Ka man vajag vairāk dzeltena un mazāk sarkana, lai man ir oranža krāsa. Nevis pusi uz pusi. Ja? Un vienmēr tas arī mācīties maisīt, vienmēr labi aiziet turp atpakaļ 2 reizes un pielikt uz sarkanu krāsu. Ja? Aiziet atpakaļ, paņemt vēl, pielikt vēl. Nekā ar pirmo reizi uzlikt pa daudz, un pēc tam tad jau ir daudz grūtāk dabūt atpakaļ to gaišāko toni. Ja? Nu, rejam, tagad man šeit jau dzeltens, nedaudz oranžais un vairāk jau tāds oranžais. Ja? Super. Nu, un tagad mums ir oranžais uz otiņas. Mēs varam nedaudz arī iedot kacimtas ēnas, lai viņš nav mums tā vispār tāds plakans, bet nedaudz kaut kura ir. Man tur aizmirsis aizkrāt katru kāju dzelteni. Šeit mums arī bija ieklisošu. Un tad mums ir kaut kāds tādi oranžīgi. Varbūt uz āstes arī nedaudz. Jā, tad uzreiz kāds izskatās tāds interesantāks. Super, jau uzreiz. Izskatās labi mūsu darbs. Super. Es piedāvāju nākamo. Ņemt zaļo krāsu un uztaisām akvāriju. Un tad arī to otru daļu, zaļo daļu kaķi. Ja?
Tātad šeit arī viens tāds interesants paņēmiens, kas jums var noderēt. Skatāmies, ka šeit tas ir ļoti tāds populārs paņēmiens. Šeit apkārt zivtiņam ir tāda dzeltena līnija. Tad mēs arī tagad to uztaisīsim, un tas palīdzēs, kā tas zivtiņas viņas tā kā spīdes nedaudz. Ja? Tad droši var paņemt pat kaut kādu mazāku otiņu, bet šeit arī nav jāuztraucās, ka tur dzeltenu būs pa daudz, jo mēs atceramies, tur dzeltenu krāsu vienmēr var pārklāt ar kādu citu. Tāpēc tā apkārt zivtiņam uztaisam tādu kā tādu dzeltenīgu līniju. Un tad tas palīdzēs, ka viņas tur nepazudīs. Tad nebūs tā, ka sarkanais savienojas ar zaļo, bet viņam būs tas tā kā starp līnija. Tas zivtiņas izskatīsies labi. Ja? Tie ir tādi mazi triki, kas atkal tie, kas neglezno, tos nezina. Ja? Ja skatās uz gleznu, tā kā nepamanā. Bet mākslinieks to zina, izmanto. Super. Nu, ko tagad ejam taisīt zaļo krāsu. Ja? Tagad, acīm redzam, dzeltens zils mums dos to zaļo. Un tad mēs šeit arī tagad eksperimentēsim. Šeit ir tā kā vidus zaļš. Ja es gribu viņu gaišāku, tad es vienkārši lieku proporcionāli. Vairāk dzeltenā, man viņš iestātāt tādu gaiši zaļo. Ja? Ja es lieku vairāk zila, tad viņš būs vairāk zaļgani zils. Ja? Un atkal, maisam nesteidzīgi. Ja? Piemēram, paņemam pat kaut kur atsevišķi tu dzeltenu čupiņu un ejam lēnam. Ja? Paņemam nedaudz tās zilas krāsas, tāpat kā sarkanu, nedaudz, un maisam ar mūsu dzelteno. Un skatāmies, kāds zaļš mums sanāk. Ja? Vai viņš sanāk tumšs, ja joprojām parāk gaišs, nu, rekur, piemēram, tagad man sanāca šitais te gaiši zaļš tāds. Silts, dzeltenīgs. Ja? Šita vieta patiesībā ir tā vieta, kur krāsas dālas uz siltām un augstām. Tad viss, kas iet no šitas punktā, ja, pa labi, šeit, tas ir visas siltas krāsas. Ir šitais silti, zaļš, protams, dzeltens, oranžs. Ja? Un uz šita puse viss, kas ir zils, violēts, viņas tur iet jau. Super, uztaisiem foršu zaļu krāsu. Rekur, piemēram, šeit viņa man ir tāda gaiši zaļa, un šeit, piemēram, es varu parādīt, lieku vienkārši nedaudz vairāk zilā, un uzreiz man tā zaļa krāsa ir tumšāka. Ja? Tāpēc patiesībā to zaļo krāsu var pat nepirkt. Ja? Mēs zinām, ka šeit tik dažādi mēs varam uztaisīt. Super, un sākam darboties. Mēs šeit arī redzam, ka akvāriem arī tātad ir atšķirīga. Šita virsma ir gaiši zaļā, lai mēs varētu parādīt, ka tas ir tas ūdens virsma. Ja? Un šeit jau ir akvārija sāni, un ja, tas arī svarīgi. Šeit mēs atkal foršāk sākt strādāt ar gaišāko, jo no gaišākā uz tumšo vienmēr vieglāk un nekā otrādā. Un tad kaut kādas šeit citas, piemēram, vietas var taisīt jau tumšāk. Zaļš. Un attiecīgi, ja mēs ņemam dažādas zilas krāsas, ja, jo mēs zinām dažreiz
mēs nopirkam, tur mums visādi ir. Visādi nosaukumi ir arī. Tur zils kobalts, ir fatalo, ir ultramarīns. Bet, protams, arī katra, katra tā zila krāsa dos citādāku zaļu. Ja? Starp dzelteniem mums arī ir dažādi. Mums ir citronu, citronu dzeltens. Viņš ir tāds vairāk ar baltu krāsu iekšā. Ja? Un tad mums ir vidējais dzeltens, viņš vairāk tāds silts. Super, te es aizkrāsoju akvāriju. Tad visu izņemat zivtiņas un uzmanīgi šeit ar tiem, kur mums tas dzeltenes līnijas starp zivtiņam, lai super, mēs ir gatavi. Nu ko, tā kā mums maza otiņa un ir šeit zaļš, droši ejam uztaisīt šeit nedaudz arī kaķiem, kaut kādas šeit ēnas. Ja? Ja, šeit uz kājas, tad dārganīga līnija, šitais galvas. Uzreiz. Ir tādu gaiši. Super. Tātad, uztaisam zivtiņas. Un šeit arī atceramies, ka šeit, man liekas, arī Henri Matīs speciāli izdomāja, ka zivtiņas ir sarkanas, jo akvarīs mums šeit ir tāds zaļš. Un atceros, visas tas krāsas, kas šeit šajā aplī ir tādas pretēji, ja, tad šeit sarkans zaļš, trīs pāri. Oranžs zils, violets dzeltens. Visas šitas krāsas, kad viņas ir viena tuvu otrai, ja, kas šeit zivtiņas, izskatās ļoti labi. Ja, tāpēc, ka šeit oranžais un zils. Ja, šeit sarkans un zaļš, viens otram viņas tā kā palīdz. Ja, šitas jāizmanto šitas spējas. Un atkal neliels triks ar zivtiņu. Te, kur tā acs, šeit ir nedaudz oranža. Un arī, lai nav mums tā kā tikai sarkans plecis zivtiņam, paņemam nedaudz oranžu un uztaisam šitu tādu apalīgu plecīti, kur acs. Ja, un atkal tas pat var būt pat nedaudz lielāks. Ja, tas plecis, jo mēs vienalga to pēc tam varam pārklāt ar sarkano, bet lai ir viņš tur gaišāks tāds. Ja. Te, kur acs. To tumšumiņu mēs pēc tam uztaisīsim, kad pēc tam jau būs viss izžuvis. Mēs pieliksim to tumšu vietu. Bet tagad vienalga tādu oranžīgu plecīti. Un pēc tam jau var droši iet un taisīt ar košu sarkanu krāsu. Tad mēs varam jau taisīt zivtiņas.
Ja. Un šeit man jau ir maza otiņa, ja, jo šeit jau vietas nav daudz, un lai man ērti, šeit es atkal uzmanīgi saudzēju savas tas dzeltenas vietas, ja tas paliek. Ja, jūs tagad redzat, es uzliku to sarkanu, bet tā oranža vieta, kur acs, viņa tad vienalga paliek vairāk redzama, viņa tāda gaišāka. Un pēc tam, kad tur būs vēl tumšākais punktiņš acīm, tad izskatīsies vēl labāk. Super. Labi. Nākamo tad es piedāvāju uztaisīt galdu, lai mums tad jau visa pamatkompozīcija ir gatava. Bet šeit mēs varam arī tā kā paskatīties un salīdzināt vienkārši arī, lai papētītu, kā izskatās. Jo šeit jau viss ir pabeigts un ir diezgan līdzsvarots. Ja? Bet, piemēram, šeit vēl nav, tad mēs varam padomāt, un kas būtu, ja, piemēram, man fons nebūtu sarkans, bet man fons šeit būtu zaļš. Ja? Kā tas izskatītos? Jo tas ir arī jūsu kā mākslinieka darbs. Izvēlēties tas krāsas, ko likt. Un tad ar to sanāks citāds rezultāts. Ja? Ja, piemēram, ja šeit es tagad izvēlētos nekā matīsam to sarkana fona, bet es ņemtu, piemēram, zaļu. Ja? Kā izskatītos mans darbs? Labāk, sliktāk? Kas mainītos? Ja, tajā? Šeit droši var aizkrasot arī to biezumiņu, kuru mēs uztaisījām galdām. Šeit viņa ir melna. Mēs noteikti beigas uztaisīsim arī tumšo krāsu, lai dabūt arī tas akcenta līnijas. Ja, bet tagad droši var. Ja, un šeit arī galdam es ņemu arī tādu mazāku otiņu, jo šeit man jau ir tik daudz vietas, kur jāiet apkārt. Arī nesteidzīgi. Laiks mums ir daudz. Un tad arī tāds praktisks padoms par, ka dažreiz mēs gleznojam, un mums parādās tās otu līnijas. Ja? Tad ar tiem nekad nav jācīnās. Šitos var viegli uzvarēt tikai, ja mēs sagaidīsim, kad
tas izžūs, un tad mēs liksim otru kārtu. Ja? Tas ir tāds veids. Super! Nu var teikt, ka tas galvenā daļa mums ir gatava. Varam uztaisīt to fonu arī. Piemēram, es arī piedāvāju, ja? Tagad atkal mēs domājam, ar ko sākt. Es domāju tā, sāksim labāk no loga uz šo pusi. Ja, vienkārši tā kā, ja mēs gleznojam ar labu roku, lai mums nav tā, ka mēs šeit visu izkrasojam, tad mums kā, jāstrādā pa virsu. Ja, tad, man liekas, loģiskāk ir šeit, un tad virzīsimies uz to sarkano daļu. Tātad mums tur ir debesīs. Nu, super, mums tagad jau bija roka tā sarkana, tā zila krāsa. Šeit vienkārši, ko mēs varam darīt, es šodien tādu nedaudz speciāli neizmantoju to baltu krāsu, lai arī parādītu, ka pat bez baltas krāsas dažreiz var. Tad to zilo krāsu vienkārši uztaisim nedaudz vairāk kā peļcīti. Ja? Vairāk ūdens, viņa būs vairāk caurspīdīga, un tas baltas, šeit kaut kādas vai nu puci vai kas ir, es vienkārši varu atstāt, ja, kā baltu papīru. Tā arī drīkst. Un, kad mēs ar akvarēliem strādājam, tad tur vispār nav balts, tur balts ir papīrs. Un šeit redziet, es to zilu paņemu ne tik košu kā galdu. Ja? Jo tas ir tālumā, loga iekšā. Un, ja? Tad mēģinām visu, kas mums tur loga, taisīt ne tik košu. Tātad mums šeit ir arī oranža krāsa. Šeit uzmanīgi. Pēc zilas krāsas ļoti labi notiram otiņu, pat ar salveti var patīrīt. Jo zils plus oranžs, tas ir tas pretkrāsas, jā, ko es teicu, kas labi izskatās, kad ir blakus. Bet ja mēs to samaisam, tad gan parādās tāda netīra brūnīga krāsa. Ja? Tāpēc šeit vai nu ņemam citu otiņu, vai ļoti, ļoti labi pēc zilā mēs izmazgājam. Ja? Un atkal es šeit uztaisu nedaudz gaišāk, lai tomēr tas loks ir tālu. Ja? Ja? Lai mums ir atšķirības starp. Šeit es pat man sagribēs pielikt šeit augļiem vēl, lai ir oranžāk, lai spilgtāks. Ja? Viņš ir. Ja mums ir atšķirība. Super. Tā, Agnes ir gatavs. Nu ko, šeit patrenēsimies tā, kas saucas pārējā. Ja? No gaiši zaļa uz tādu tumšāku zaļu. Un šeit pat ir kaut kādi tādi tumši zaļš vai pat zils. Tad kaut kādi pucīši. Bet sākumā vienkārši atkal. Un to arī ir tehniski jātrenējas. Tas nesanāk vienmēr uzreiz. Kad mēs ņemam gaišāku krāsu, un mēs aizējam uz tumšāku, bet mums tur nav tā kā līnija, ja, kur gaišais beidzas un sākas tumšais. Šeit ir tieši tāds jāmēģina uztaisīt tā, lai tā pārējā man ir tāda dabiska. Ja, nevar pamanīt, kur tieši sākas un beidzas tas tumšais. O, šeit man nedaudz tas zilais aizmok.
Super. Tā, kas vēl mums palika? Šeit nedaudz atkal man gribas. Kaut kā man šodien krāsas viņas palika ne tik spilgtas beigās. Es šodien eksperimentēju, paņemu citas krāsas, tā, kur arī tas ir mācība. Ja? Kad mēs mainām krāsas, arī tas ražotais par to, to es domāju. Ja? Sanāk citādāk. Super. Nu, pēdējais šeit jau. Mums ir tāds oranži dzeltenīgs logs tur arī. Ja, ko es šeit varu arī tādas plecīšus kā puķes uztaisīt arī nedaudz. Tāda tumši, zaļš, dzeltenīgs tādas kaut kādas šeit. Plecīši. Nu, pat ne īpaši tik. Jo neskaidrāk es teiktu pat jo labāk. Nu. Augšu bija kaut kādi tādi arī dzeltenīgi oranži. Puši. Nu tā, lai tur arī nav tik garlaicīgais loga. Super, ielikam to rāmi. Tad atceramies, ja, ka tas rāmis, piemēram, šis rāmis tagad jau var būt nedaudz spilgtāk nekā tas, kas tur ir iekšā loga, jo rāmis mums jau ir tuvāk. Ja. Un ja, tad mēs atkal tikai ar to spilgtumu jau varam parādīt to atšķirību. Un šeit, kur viņam tas burts H, Henrijam, arī interesanti. Šeit tāds dzeltenīgs, oranžais un sarkans. Ja? Tie visi trīs tādi toņi. Viņi tā kā līdzīgi, bet vienalga kaut kur nedaudz atšķīras. Ja? Un tā oranžais mums nav, oranžu mēs maisam. Tāpēc šeit mēs arī tā kā skatāmies. Ja? Tad nedaudz vairāk. Sarkanā ir tāds tumši oranžs. Mazāk sarkanams paliek gaiši oranži, gan arī dzeltens. Super. Mums palika, es teiktu, šita visa lieta ir sarkana, iekļaujot to H burtu. Bet sākumais piedāvājumos uztaisīsim šitus vieglus tādus arī zilos, kādā tas ir tur kaut kāds tapetes vai kas. Un šitā mēs atkal mēģinam ņemt tādu caurspīdīgo zilo, ja, netaisam tādu baigi tumšo, atkal taisam peļcīti. Peļcīti, lai ir vairāk ūdens, caurspīdīgs. Un tad vienkārši tā, pat ar otiņu, ja, nav jārazēs tas fórās, vienkārši pat ar otiņu tad kaut kādas tādas, ja, šeit. Izskatās pat nedaudz kā sirsniņa kaut kāda vai lapiņas, es teiktu, ja, tādas. Nu, arī nevajag ļoti daudz, te nedaudz tādus ielikt. Ja mēs pēc tam tiem apkārt iesim ar sarkano, un tāpēc droši arī to var taisīt nedaudz tā kā lielākos, jo ejot apkārt mēs noteikti aizkrāsosim nedaudz. Ja? Un tas arī ir tas, es kā mākslinieks plānoju, ka man tas darbs veiksies, ja? Bet zinu, krāsošu, tas zilais paliks mazāk, tāpēc tagad uztaisīšu vairāk, lai kad es iešu apkārt ar sarkano. Super, mums palika, nu, tāds krāsošanas darbs, krāsojam sienas, ņemam sarkano, šeit jau gandrīz viss, kas palika, mums ir sarkans.
Un pēc tam mēs pamēģināsim tad arī pēc sarkana būs pēdējais solis. Tad jau droši var ņemt arī lielakotiņu. Jā, tas sarkanais, lai aizkrāsotu. Un tātad šajā blakus darbā šitas visas melnas līnijas ir uztaisītas ar marķeri. Tā arī drīkst. Ja jums ir vēlme ar marķeris, jūs arī varat uztaisīt to konturu. Bet var arī tā, padomāt, varbūt tas konturs. Es šodien jums piedāvāšu citu veidu, tādu vairāk māksliniecisku. Ko mēs darīsim? Mēs paliksim pie tam pašam tikai 3 krāsas. Mēs neņemsim melno buņģiņu. Mēs zinām, mēs tagad eksperimentējam. Mēs maisījam sarkano ar dzeltenu, lai dabūtu oranžu. Jā, mēs maisījām zilo ar dzeltenu, mēs dabūjam zaļo. Violetu gan šodien mums kaut kā nav, nebija violets. Jā, violets tas bija, tad mēs maisītu sarkanu un zilo. Ne? Bet tagad mēs pēc kā mums jau tas sarkanais viss šeit būs gatavs, mēs samaisīsim visas 3 kopā. Un skatīsimies, kāda krāsa mums sanāks. Un ar to krāsu mēs arī uztaisīsim šīs akcenta līnijas. Ja? Jo, piemēram, tagad kaķis man arī viņš tā kā nedaudz pazūd. Ja? Jo viņš ir dzeltens, tāpēc es domāju, Henri Matīs labi izdomāja tomēr uztaisīt to konturu. Tad mēs arī mēģināsim. Ir ļoti labi ņemt dažādas slavenas gleznas, mēģināt tos kopēt, jo tā mēs arī mācāmies. Mēs skatāmies, kā mākslinieks panāca vienu vai kādu citu efektu. Ja? Vai viņš kādas krāsas izmantoja, kādas līnijas un tā tālāk. Agnese, kā veicas ar sarkano krāsu? Vēl krāsojas. O, Buds Āš, redzu, jā, super. Tā var arī atcerēties, kas bija tas mākslinieks, Henri Matīs. Super. Nu, ko, Agnese, pēdējais solis. Mums vajadzēs, protams, forši, kad ir tādas mazas tievas arī otiņas. Ja? Jo tievas līnijas ir tā divas lietas. Protams, jābūt tādai tievai otiņai, bet arī jābūt, tai maisījums jābūt diezgan tāds arī mitrs, nevis sauss, bet atkal ūdenīgs. Un ko mēs tagad darām? Eksperimentēsim. Tagad jau vieglāk, mums te palete viss kaut kas. Mēģinām savienot visas 3 krāsas. Mēs ņemam gan dzelteno, mēs ņemam gan sarkano
Un liekam klāt arī zilu. Skatāmies, kas mums šeit sanāk. Kāda krāsa mums sanāk. Un mūsu mērķis tagad dabūt tumšo krāsu. Jo beigās savienojot visas trīs krāsas, jāsanāk tādam brūnīgai krāsai. Tas tāpēc arī, kad mēs nejauši mūsu gleznā samaisam visas trīs, tāpēc dažreiz arī paliek tāda netīra glezna, jo tad mēs tur kaut kur kļūdījāmies un sanāca, ka viena vietā satikas visas trīs krāsas. Ja, bet tagad mēs to izmantosim. Tad šeit man ir tāda diezgan jau tumši brūna krāsa. Un ko es tur darīšu? Es ar to taisīšu sev akcentus. Bet šeit ir tā. Jūs droši varat palikt arī šeit un netaisīt to, ko es darīšu es. Es vienkārši gribu parādīt, kā ir iespējams. Droši arī ņemiet kaut kādu, piemēram, marķēri, un ja gribas uztaisīt to kontūru, tam kacim arī. Ja? Jo ir tā, ja jums nav tievas otiņas, to var, tad var sabojāt vienkārši darbu. Ir smuks darbs, un pēc tam būs paliks kaut kādas netīras, resnas, tumšas līnijas. Ja? Tas ir tā. Un tāpēc, ko es daru? Šeit man ir tas, kur es samaisīju trīs krāsas kopā. Ja? Lai jūs arī redzat, ka tad sanāk tāda brūnīga masa. Man šeit ir tieva otiņa, un šeit viss viņas arī tāds ūdenīgs. Ja? Un tad ar tādu ūdenīgo es varu taisīt tievas līnijas. Un pamēģiniet sākumā nevis kaut kur uzreiz, kur ir kacis, bet kaut kur leja, piemēram, kur ir galds, ja? Kur ir drošāk. Vienmēr, kad neesam pārliecināti, kas man tur uz otiņas sanāca, vislabāk vēl pat, kad ir kaut kāda papildu lapiņa blakus, ja? Tad mēs tur mēģinām eksperimentējam. Nevis uzreiz uz darba, vidus, tad viss sabojājies. Ja? Rekord. Un tad es skatos, un es taisu tos akcentus. Šeit nevajag atkal visur taisīt tas melnas līnijas, skatāmies, kur tas līnijas ir vajadzīgas. Ja, piemēram, šeit, kur augļi, man liekas, arī forši. Pat ne konturs, bet arī tikai tie ekšetāni. Bet var arī daudz to konturu uztaisīt. Ja. Bet droši ņemam arī tumšo zīmuli vai marķieri, ja, lai ja vēl nav tik lielas pieredzes. Ja, jo tas tievas līnijas ar otiņu, tas ir tāds arī kaut kas nenāk tā uzreiz, ja, vajag vairāk tas prakses. Ko es varu? Šeit arī tādas līnijas, ja, kas ir kaut kāds māksliniekam, vai tur bija vai tapetes uz. Ja, un tad tieva līnija viņa sanāks, kad ja, tā odiņa ir vairāk mitra. Ja. Ja, un es uztaisu to līniju, un es eju atpakaļ, paņemu vēl tas krāsas.
Ja? Nu, un noteikti jāiziet kaut kur, kur kaķis uztaisīt, jo kaķis mums ir diezgan tāds gaišs, bet tā kā viņš ir mūsu galvenais varonis, tad tomēr gribas arī viņu tā kā uz priekšu. Neaizmirstam arī ielikt aci zivtiņiem. Ja, tad uzreiz zivtiņš būs arī tāds pamanāmāks. Bet arī kaut kāda tā puķīte aiz loga, kad mēs taisījām to baltu tādu mākoni. Un arī varbūt nevajag visu apvilkt, jā, šeit ir tādas arī lietas, ko es izvēlējos, piemēram, tas, kas tur aiz loga, varbūt, lai arī paliek. Nu, re, tāds mums super. Ja šodien pārakstus darba mēs neliksim, jo tomēr tas ir kopija, kuru mēs izmantojam tikai, lai mācītos. Ja, tas nav tā kā mūsu darbs. Bet, protams, es jūs aicinu arī visus darbus, kas jums ir, lai jums mājas ir kaut kādā nelielā sienas daļā, kur tad var likt jūsu darbus. Ja? Un tad mainīt. Šodien viena ir, nākamreiz uzgleznojumu var mainīt, jā, to ekspozīciju. Bet tik svarīgi, nevis tā, lai uzgleznojumu paslēpt, bet droši pielimēt darbiņus uz sienas ar skoču, ja, kas nebojā sienu, un tad var mainīt. Viss svarīgi arī skatīties, jo ir tā, ka nākamajā diena tas darbs izskatās citādāks nekā tajā brīdī, kad jūs uzgleznojat. Un ļoti bieži ir tā, ka nākamajā diena tas darbs patīk vēl vairāk nekā tajā brīdī, kad mēs gleznojam. Nezinu, kāpēc, bet tā tas ir. Un šeit es kaut ko vēl pieliku, man liekas, sagribēs. Šodien arī man tāds eksperiments, jaunas krāsas, viņas, kad žūst, viņas pazūd. Ļoti jocīgi. Tas varbūt arī pat interesanti tāda brīdi, bet viņas nepaliek tik košas, kā sākuma. Interesanti. Redziet, arī skolotāji visu laiku turpina mācīties. Tas ir arī mākslinieka
Dzīve visu laiku eksperimentē un mācās un atklāj kaut ko jaunu. Tas ir nebeidzams process. Tas arī ir forši. Uzreiz daudz jautājumu. Super! Ceru, sanāca forši darbiņi. Arī Agnēs ir forši darbiņš. Parādīs Agnēs. Wow, forši arī rāmīts. Man patīk, ka viņš ir tāds raisnāks rāmīts un koši sanāca. Wow, superīgs darbs. Šitais noteikti droši var iet uz sienas, vai ne? Jā. Super. Tad var arī Agnese paskatīties arī Henri Matīs, paskatīties, kādi viņam ir citi arī darbi. Jā, visi būs tādi koši, ja viņam tā krāsa. Viņam galvenais bija krāsa. Super. Bija prieks tevi redzēt, darboties, tad tiekamies nākamreiz. Ja? Droši, Agnese, arī var pateikt mammai, lai man pasaka, ko tu gribi uzgleznot. Ja tev ir kaut kāda vēlme, droši to uztaisīs. Viss, tiekamies nākamreiz. Čau, čau! Paldies tev!